Trumpam šodien neveiksmīga diena. Starptautiskā tirdzniecības tiesa anulēja Trumpa tarifus. Trumps ir panikā, viņa juristi jau strādā, apelācija jau iesniegta. Ja iedziļinās detaļās, tad ne visi tarifi ir atcelti. Piemēram, sektorālie nozares tarifi nav atcelti. Tagad grūti saprast, vai šobrīd, ja kaut ko importē, piemēros vai nepiemēros, diezgan sarežģīti. Sākumā bija ļoti liela eiforija akciju tirgos, bija primārketā pat plus 2%, bet tagad jau ir tikai starp 0,5 un 1%. Tikmēr vācieši domā, kā uzlikt 10% tarifu lielajiem Amerikas uzņēmumiem, kā Google un Meta. Daudz uzņēmumu tagad grib kopēt MicroStrategy, kas bilancē visu laiku uzspēļ Bitcoin. Jo MicroStrategy bija vērtīgāks, auga straujāk nekā Bitcoins. Nesen Bitcoinu sapirkās GameStop uzņēmums, bet akcijas nokrita 11% vienā dienā. Vakar finanšu datus reportēja Nvidia, pasaules karstākā, interesantākā kompānija. Bija double beat, gan peļņas, gan apgrozījuma rādītāji tika pārsniegti. Un uzņēmums daudz runāja, ka tagad ir robotikas laikmets. Laikam jau tāpēc investori jau pēdējās nedēļās metas pirkt Teslas akcijas, jo nākotne ir robotos. Jau kādus 5 gadus atmaksājas stratēģija buy the dip, pirkt akcijas, kad akcijas ir diezgan daudz nokritušās. Kā viens žurnālists izdomājis tādu terminu taco trade. Trump always chickens out. Kad Trumps nobīstās, viņš pasaka, ka uzliks lielu tarifu un pēc tam atceļ vai paņem pauzi.